Čau! Tā, šodienas video apskatīsimies Passatu. Kas ir, jo Passats ir pusgadu gandrīz pie manīm. Ir daudz, kas darīts Passatā. Ir daudz, kas uzlabots. Atcerieties, mēs nopirkām, uztaisījām to video, tur rēcā pa visādiem sīkumiem, kas viņam tur nav, kas ir. Daudz, kas ir sakārtots. Tas ir forši. Patīk tā mašīna. Es to mašīnu esmu ievīlējis. Visi viņi ir ievīlējuši jau. Esam bišķi piedūrušies pie viņas. Un viņa pilda savu funkciju. Pastāstīt, labi, sākam ar visu, kā gadu, visu tādā laika griezumā, kas ir noticis. Mēs nopirkām to mašīnu. Jau pēc tam nākošajā video es minēju to, ka tur bija bremžu diski nepareizi uzlikti, mazāki bremžu diski nekā viņam oriģināli nāk. Kluči galā sadilst un saskarās, bremzes pazuda. Tas bija viens logu tīrītāji. Man arī tur sākumā dzīvoja savu dzīvi. Izrādījās logu slotiņa ir uzlikta pa mazu. Blakus sēdētāji pusē nenotīra lietas sensoru. Es šokā biju, ka Passatam ir lietas sensors. Tas bija luksus mašīna, Džeki. Luksus. Esmu noskaidrojis, ka viņam ir chromētie moldingi, tas ir luksusiņš, tas ir... Tā ir odziņa Passatiem, jā. Tad, kas vēl atklājās, jā, viņam bija tā priekššķība. Izrādījās atspers ir salūzušas. Nevis salūzušas, bet priekšā ir mainīts atspers un katrā pusē uzlikt sava diametra, sava biezuma atsperi. Līdz ar to viņš bija slīps. To mēs uzlikām. Mēs uzlikām C5 atsperes, pacēlās purns. Ok, purns bija bišķi gaisā, dievs bišķi pa zemi. Man tas bišķi tā kā nepatika, bet tajā brīdī tas nebija aktuāli. Pirms jūs skatāties tālāk, ziņa no mūsu atbalstītājiem Redparts. Viņiem ir jauna ērta mājaslapa, un tā kā ziema vairs nav aiz kalniem, piemēram šeit, var ļoti viegli izvēlēties, kādas ziemas riepas tu vēlies. Kā arī viegli sazināties ar viņiem ir WhatsAppā un izrunāt par savu ērtām cenām un ko tu vēlies iegādāties. Tātad, piemēram, es savam jaunajam auto izvēlējos jaunus filtrus. Mēs to visu sarakstījāmies WhatsAppā un pasūtījums parādījās man mājaslapā. Tad es samainīju bagažnieku vāku, tiksim līdz aizmugurei. Tik daudz skaistas lietas, ka vienkārši... Tagad viss iermaizīt izsmērēja un sēdēs droši vien, labs. Divu piečuks tur vairs nav. Tas ir 1.9, pilnīgā stokā. Un visdrīzāk, es gribētu teikt, ka tur paliks stoks, bet visdrīzāk nē, jo pelēkajam ir gaidāms tas ziemas upgrades, kur galva jau ir nopirkt mēmā galva. Iespējams, šitam ies virsū pelēkā galva, droši vien pelēkā interkulers tiks priekšā iebās un kaut kā tā. Pelēkā galva Passatā, jā. Nu, varētu būt, un pelēkā ieplūda arī varētu ieiet Passatā. Bet Passats nebūs mums primārais auto, pelēkais Audi vēl joprojām primārais. Un, jā. Es nezinu tā, aptuveni viss ir izstāstīts, parādīti darbi un investīcijas. Zīgais, jautājumi kaut kādi? Ko tālāk? Ar Passatu? Jā. Decembrī viņam ir skate, jāaiziet skati un lielam jāsamaina lampas uz skati, aizmugurējās lampas uz skati. Un es saku, jā, pelēkā droši vien pārpalikumi nāks tev virsū, jo tev arī viņas attiecīgi īsti nevajadzēs. Es domāju, tad arī cik no pelēkā tiks noņemts, tik arī šitam uzlikts. Nu, un kaut kas padarīts varbūt, bet nu, tad turbīnu droši vien es likšu kaut kādu tikai tad, kad šitā nobeigsies. Kaut kādu tur budžeta bildu taisīt vai ko, es arī īsti nezinu, vai man to vajag, vai vajag divus projektus. Viens projekts jau ir tā, jo ir pārāk dārgi, pietiek ar šito. Tāpēc saku, nu, es varu teikt, ka nav nekāds plāns, jo es arī 2.5 teicu, jā, braukšu 2.5, būs toks, viss notiek, tas, kas notiek, un tad pārdomā, vai to tiešām vajag, un mazums te kaut kas aizies pa gaisu, un tev kaut kāda projekts taps tajā visā, jo tās pirmās jaudas palielināšanas izmaksas ir samērā lēti, līdz kaut kādiem tur 200 kaut ko zirgiem, pumpdūzim vispār, man liekas, tur nomainot turbīnu un ieliekot normāli interkuleru, tev ir 200 pāri zirgu, neko nedarot. Sprauslas droši vien paliek tās pašas, pie kompi viņas rādās, ka viņas nav tur baigi sterilās, bet kaut kādas pusdzīves ir, nav arī traģiski. Un tomēr reiķināties droši vien, ka viņam ir miljons jau nobraukts, kā jau visiem. Nu, gribās visādi sīkmiņus, to plasmasu samainīt.
kaut ko varbūt to bišķi sakārtot motoru telpā, jo tas viss tika tā daudz pātro likts. Bet, kā runā, kamēr strādā, tikmēr tie pagaidu varianti ir labākie. Nu, viss strādā, līdz ar to arī viss tiek braukāts attiecīgi. Nu, es nezinu. Salonā Passātam nekas nav mainījies. Tā arī braukā viss salons nekas. Viņš ir izteikts darba auto. Tā, ka es viņu baigi nežēloju un visu, bet es arī par to neraudu. Jo pierādījums, ka viņš ir darba auto. Man pat šodien ir iekšā leduskapis viņā. Man končiņas, ja, baigi labi. Jā, ietilpīgs auto. Var leduskapi normāli ielikt un normāli aizvest un pat sīkais var apsēsties blakus. Ko vēl tādu varētu pastāstīt? Nu jā, droši vien visiem interesē, kā viņš skan. Gan to izplūdi, gan to izplūdi. Es pieļauju domu, ka viņiem interesē, vai ne? Tas jāliek video sākumā tāds drrrās. Labi, palaidīsim, paskatīsimies. Parādīsim, ka tiešām uz aizmuguri mums nav skaņa, mums ir tiešām klusa izplūde. Jo ir dienas, ka tev vajag braukt lielos gabalus, un tu negribi to taisno izplūdi dzirdēt, ka tev vajag. Un tev nevajag tādu izplūdi, kā tur fonā. Tev viss rajons skan ikdienas mašīnai. Tagad kurš izplūdē strādā? Aizmugure. Dūmi ir dēļ popkorna. Jā, viņš gribēja izšaudīties, bet bunduļos viņš apmaldās un tev uz aizmuguri nesit, jā. Un tad ir tāda forša opcija, ka paņem salonā, pārslēdz un tev ir uz sāniem. Tagad var saprast atšķirību. Viņš arī šau, jā, ir mīnus tas, ka bišķi jāpagaida, kamēr uzsils, tagad, kamēr stāvējām runājām, tas izpūtējis atzis, tāpēc tie dūmi ir tik daudz. Bet ka uzsils ir labi. Ir skaļi, ir skaļi. Ir tomēr, jā? Ir tomēr. Tu teici, ka ir klusi, ka nav tik traki. Ka tev ir skaļāks, jā. Ir skaļi. Kad sasils tas izpūtējis, tad ir labi. Pārslēdzam uz aizmuguru, tūlīt nāks ārā baltie dūmi, kas ir sakrājušies izpūtējās. Šaujot arī tur nāk un te tā mazliet. Jā, jo tā klapa neaizdara pilnībā. Viņa nav hermētiski noslēgta. Jā, tur tā metāla plāksnīte staigā, bet viņai tāpat pūš garām. Līdz ar to viņa nav tur. Lai viņa hermētiski tur ritīgi noslēgtos, tad es nezinu, tur kaut kādai gumijai jābūt, bet kas izpūtējā gumiju liek. Kā uz skati? Ar skati jau tādu nevar, ka tā ir pārtaisīts. Tā, jā, protams, atkal nevar, atkal ir problēmas, ka nav viena normāla mašīna. Tā, bet tur ir ļoti solidi uztaistīts, kad downpipes viss ir jānoskrūvē un te pašā vietā ieliekās ordinālais downpipes ar visiem katiņiem, visu. Jā. Tā kā uz skati viegli, jā. Gaisa filtru kastī aizņem 3 skrūves pie turbīnas un 2 apakšā zem kamuta. Viss. Un es pieļauju domu, ka dīzes skati ar šādiem izpūtēju galiem vajadzētu varēt iziet, ka nekas tur traģisks nav.
Jo Passātam, kā izrādās, kā kārtīgam auto, viņam nāk buferī jau vieta, kuru var izgriezt, lai ir forma priekš abās pusēs priekš izpūtē. Un kā reiz šitādi gali ieiet iekšā. Passāts ir paredzēts lieliem galiem, lieliem bečiem ar lieliem galiem. Kaut kā tā. Tas ir apskats, kas ir ar Passātu izdarīts šī pusgada laikā. Vairāk pat ir Passātam pusgads. Vairāk, jo es atceros, viņi nopirku ziemā, sniegā. Tad tūlīt viņam pat gadam jau vajadzētu būt. Mašīna iet kalpo, viss. Es nesūdzos. Ir, jā, visādas sīkās Passātu problēmas, Volkswagen un viss kā tādas. Bet tā, vienais auto. Kā es teicu jau pašā startā, šitais būs vilcējs. Viņš ir vilcis jau straļ arī sīkā bembi. Ir tāda smuka bildīte. Jā. Pa Auģiku, man liekas, straļi vēl neesmu. Trali var pavest, ir ok, pat 1.9 viņu pavēl. Vienīgi prasītos nevis baigi augstākas atspēres, bet dabūt cietākas atspēres. Lai nav tā, ka, piemēram, es ņemam kā piemēru, man ir 111 kg, ka es uzkāpju uz āķi un tā dirsa noiet lejā. Ka viņi ir samērā mīksta. Ka man prasītos to dupsi dabūt cietāk, kad uzliekot 100 kg uz āķa, ka viņam baigi nepaceļās, neiesēžās. Viņš tāds, rītīgi minimāli daudz. Bet to es varbūt laiku tur Passātu čatos, cik esmu skaties, tur puikas visi ir sen atkoduši kādas atspēres, tur liek, tur visu tonu liek pakaļ, tas Passāts nesēžās. Tur puikas zina tēmu un... Jā, mašīna ir netīra, bet galvenais viņa nav... Viņai nedēļa nav mazgāta, bet viņa nav bijusi izbraukusi no Rīgas. Es to visu esmu nošķēdis Rīgā, pa kaut kādām teritorijām braukājot, kur kaut kādi būvdarbi ir viss. Vienkārši šausmas, kas notiek uz ielām. Man necījās vienkārši katru otro dienu viņu mazgāt, līdz ar to es viņu labākajā nedēļā reizi nomazgāju. Baigi neiespringst. Kā jau teicu, darba auto, darba vajadzībām mēs arī viņu izmantojam. Zinu, kas vēl jums patīk, kas jūs uzjautrinās. Bagažniekam netaisās spogi. Netaisās. Man vienmēr visi jautā, kā var attaisīt. Passātam ir ekstra, ka viņu var attaisīt no durvīm, podziņš. Bet tu attaisi, kamēr uz to podziņu viņš neattaisās, kamēr tu atnāc, viņš ir atkal ciet. Tas neder. Paņem. Nevar jau rādīt, man tik apritīs Passāti. Pavēl sriķīti. Te ir bagažnieks saļā. Jā, kā jau teicu, darba auto. Ietilpīgs, ieiet leduskapis un vēl otru leduskapu kastu. Tas, kad man prasīja kādi plāni, ir Passātam viss līstis uzsūtīts, viss tiem motoriņiem, viss, kas ir izrādās baigā problēma viņiem. Viss ir uzsūtīts, lai varētu sataisīt, lai varētu normāli attaisīt. Bet, sabies, normāli taisot rokas sasmērē vairāk nekā tādu puļķīti izvalkot. Lielam tas arī ir viss. Komentārā droši var ierakstīt kādu jautājumu. Vai pa Passātu, pa Auģi kādi var būt plāni vai ko, lai mēs varētu kaut kādu kontentu uztaisīt. Nākošais stāsts labi. Manas mašīnas tā kā ir daudz zināmas. Sīkais, kas notiek ar tevi? Es zinu, ka 2 nedēļas jau Lūdzu. ir miers. Jā, ir jau ļoti ilgs laiks. Otrā puse saulīte. Passāts smukāk izskatās. Jā. Jā, ir tā, ka 20, kurā datumā, kas, es neatceros, reāli tult jau mēnesis būs tā, ka man bembis ir nebraucams, viņš tā, viņam saplīs pie motora iet klāt dzesēšanas šķidrums, un tur ir tāds plasmas flancīts, un tas Passāt saplīs. varētu noslāpēt. Mums jau mikrofoni it kā ir labi, bet, lai mazāk visādi skaņu. Bet jā, ir jau pagājis labs laiks. Graši, ka ar Passātu viņu aizvilk pie tiem cilvēkiem, no kā es nopirku. Ir plus to, ka viņi sataisīs. Tas ir ļoti forši, bez maksas, bez nekā, viņiem nav nekas jāmaksā, viņi sataisīs. Bet ir jau tult mēnesis, un mašīna vēl joprojām ir pie viņiem. Tā kā, jā. Viņi saka, ka ir iečakarējušies to, kad uz DPF, jo DPF skatājis dabūja viennieku. Tātad DPFs man nestrādā, un viņi arī apsolīja to samainīt. Jo es zinu, ka mums daudz, kas skatās, ir iesatuši jau tavu bembi numuru un redzējuši, ka mums ir cietās daļiņas pa daudz, un pat cik tev ir jau virs 12. gada mašīnas, tas ir būtiski, jo nākošu gadu ņem priekšā. Jā, es vairs nedabūšu skatu. Viņi apsolīja to samainīt. Redzēs, kā būs, solīju šo piekdienas, ļoti cerēju,
Bet viņi paziņoja, ka pirmdien būšot. Nu jā, līdz ar to Placim īstenībā ļoti liels plus, ka viņi tā nāk pretī, ka viņi gatavi mainīt to DPF, jo mēs zinām, kādi ir drausmīgākie cipari par to visu. Bet viņi ir atzīst to visu. Bet, laiks. Labi, es nevaru baigi sūdzēties. Pa brīvu to visu izdara, visu man nav nekas mēs labi zinām, cik štukas maksā tas DPF labāk, lai mēnesis pastāv pie viņiem nekā... Jā, mēnešu laikā tik daudz nenopelnē nopirkt jau DPF. Jo, protams, es pēc tam ar DPF vairs baigi nebraukāšu. Labi, ziemu tagad nolikšu, bet, kad nāks ārā no ziemas, tur jau būs uzsūtīts downpipes un vispārējais. Tas DPF vienkārši stāvēs malā, tikai uz skatiņš tiks ielikts. Kā mēs zinām, tagad daudz tā izmanto, esam pat dzirdējuši, ka DPF izīrē. Jā, kad izīrē, jo iepriekš skatījos 435, un viņš arī, viņam nebija DPFs, viņam iekšā bija čips. Un viņš teica, viņš izgāja skati, viņš vienkārši par 35 eiro samaksāja, viņam iedeva DPF, viņš aizbrauc, iziet skati un brauc atpakaļ un ņem nost. Tā kā tāda sistēma arī ir atrast un to izkontrolēt, kurš skati arī laikam nevar. Bet, sardzim, kaut kas mainīsies, jā. Un Auģikam radiatorā caurums ir. No iekšpus. Nevis no priekš, bet no motora iekšpus ir tāds smuks caurums. Ja mēs bijām pabraukāties un izstāst, kad ir akmens uzcelts augšā un tā neveiksmīgi uz veņķi kusis. Un tad pa lielam tas viss notika vienā nedēļā, bēmas tika aizvilkts trešdienā, Auģiks nobeidzās piekdienā. Jā, tā kā abi ar dzēsēšanas problēmu. Pasātam arī bija dzēsēšanas problēmas. Ir tāds man mazs bildīti tagad, kā tam bija izticējis arī, mēs bračkas. Jā, pa pasātu, pa dzēsēšanas šidrumu vispār ir stāsts. Mēs arī aizbraucām regulēt visu. Gāzē un pēkšņi izgāžās tosals. Un kur ir problēma? Apakšā pienākošā trupa pie radiatora, tur nāk temperatūras dačiks. Viņam nebija žņauga, bet nevis tā, ka viņam bija tikko izskatīts žņaugs, bet viņš ar gadiem jau nebija bijis. Tā kā mēs esam brāļi, mums abiem ir dzēsēšanas problēmām. Jā, es došu tev, es viņu nemāku. Es redzu jau, man bieži sadās tev pusēju uzpilnēt. Tāpēc es skatos tevī, nestos displejā. Tas nav mans darbs, es varu gudrāk pamuldēt, tas arī būs viss. Tā kā jā, es esmu bez abām mašīnām jau kādu labu laiciņu, bet labi, man bija plus tāds, kad es biju projām no mājām 10 dienas, un man tas baigi nav ietekmējis, ka man mašīna nav. Jā. Video ir uztaisīts, to runājām, taisnība, ka vajag to pasāt. Jā. Es zinu, man vairāk ir prasījuši jau, ka mēs brauksim pie džekiem, bet kaut kā galīgi nesanāk laika, lai abi samēģinātu kaut kādas brīvās dienas un skatīsimies varbūt par rudeni, varbūt par ziemu. Būs, ir ar džekiem sarunāts, ka viņi gatavi runāt kameras priekšā, būs, pastāstīsim, aizbrauksim ciemos, parunāsimies. Jo ir vēlme un aizdoma parādījusies. Viens no iemesliem, ka mēs pie kopējas džekiem aizbraukt, ir parunāt par to 4.2 benzīnu. Man ir ideja. Kas varētu parādīties uz nākošo vasaru. Bet es to nestāstīšu laicīgi, bet man personīgi jau pašiem gribās aizbraukt pie 4.2 džekiem, parunāt par to motoru, kāda ir plusi, kāda ir mīnus, jo tev motoru nav daudz, bet kurās. Un turpināt skatīties, sekot līdzi, kaut kādus atskats mēs taisam, izbaudat, nospiežat laiku, piesubojat. Mērčiņš. Jā, atceramies. Cilvēki, džemperi. Ir vasais laiks džemperi, viņi tiešām silti džemperi. Paskaties, tagad ir vējā ārā. 8 grādi, jā, vējains, mēs stāvam džemperī brīvi runājam, jā, ir saulīt, bet ir 8 vēja. Un runājot, kad mēs uztaisījām tavu BMW apskatu, mēs runājām, ka varētu mainīt tā kā logo nosaukumu, bet es varu pateikt, nolēms to, ka visdrīzāk mēs paliksim pie šitā, kā mēs sākam, tā mēs arī ejam to pašu nosaukumu, to pašu logo. Lai nav katru nomainās mašīnu, davai mainam to, nē, paliekam pie tā, kas mēs esam gadu jau vairāk taisījuši video un tas viss ir iestrādājies. Jā, zinu, nobraucu sezonu ar BMW, izdomāju, es gribu kaut ko citu paņemt, kaut kādu C, tur nezinu, 7. Jā, varbūt, jā, kaut kādā Auģika apakaļ atnāk, kad BMW tomēr varbūt nebūs kaut kas, viņš bešana dārgs sanāks uz sezonu. Es domāju, līdz ar to tas viss logo paliks un mērķi arī nemainīsies tur. Jo es zinu, ka daži man bija prasījuši, kāda jēga man pirkt kaut kādu mērķi, ja jūs tūlīt mainīs. Visdrīzāk mēs nemainīsim. Kad paliks pie šitā paša, tā kā droši varat sūtīt hudijus maikas. Par uzlīmēm mēs vēl domājam, ja tur ir bišķi
nianses, bet tās arī varbūt tuvākā laikā būs. Kā Tad tiekās kaut kad, nezinu kad. īstu vīru auto. Jā!